Mums ir palicis pēdējais failu serveris. Tātad spiežam šo te mums jau zināmo linku, un mēs nokļūstam Litbitā. Šeit mēs redzam arī logu. Viss ir tas pats, kas pārējos, var novilkt ātri, bet pa naudu, un var novilkt lēnām, bet pa brīvu. Mums, protams, interesē šis variants pa brīvu. Spiežam tātad, skačать медленно. Lūk, parādās šāds te ar piedāvājumu uzlīt Skymonk. Viņu varēs 2 reizes ātrāk. Tomēr nerekomendēju. Ja mums nav bieži no šī te jākačā, tad vienkāršāk labāk izmantot bez viņa, jo lieki softi uz sistēmas mums nav vajadzīgi. Tātad, izvēlamies šo te lodziņu. Skačать ожиданием 60 sekundi reklāmai. Tātad, reku būs ātrums vilkšanas. Spiežam. Lūk, tas ir laiks, kas mums ir jāgaida. Tā pati minūte. Lūk, parādās atkal kapča. Vadam iekšā. Spiežam donu. Un tagad mēs spiežam uz augšējo, ka to prasīs naudiņu. Spiežam uz pašu apakšējo daļo. Lūk, tiekam izmesti atkal vienā citā reklāmas logā, ko vienkārši varam ciet. Un šeit mums jau ierastais logs ar iespēju saglabāt savu nepieciešamo failu, tur, kur mums viņš ir nepieciešams. Spiežam save, izvēlamies vietu uz cietā diska, save, un viss notiek. Gaidām, kad fails būs atnācis. Paldies par uzmanību un ceru, ka problēmas jums neradīsies.